Labvakar! Šis būs raidījums par drošību, par to, cik lielā mērā un kā mēs paši to sev varam sagādāt. Tā teikt, sargā pats sevi, un tad arī Dievs tevi sargās. Nu, kaut kā tā. Turpmākajā pusstundā stāstīsim par sekojošām tēmām. Kā neiekulties nepatikšanās apmeklējot masu pasākumus, kā justies droši sabiedriskās vietās un kā sev nodrošināt mierīgu ceļojumu. Šis vīrietis būs mūsu raidījuma galvenais eksperts drošības jautājumos. Ikdienā Uldis Novickis strādā policijā, tāpēc ļoti labi zina, kādās tik ķezās cilvēkiem negadās iekulties, un viņš arī zina, kā no tām visveiksmīgāk izvairīties. Diezgan bieži cilvēki ar dažādām negācijām saskars tad, kad dodas izklaidēties, piemēram, liela mēroga pasākumos. Tur man šeit ir droši, jo cilvēki visur, piemēram, pēc beach partijas. Ej mājās 5, tu nejūties tā, ka tu ietu viens, un tev visur cilvēki bariņi kaut kur staigā. Nav tā, ka tu būtu tumšā iela latērnas. Tā nav, kad tu nebūtu tā cilvēkos. Tur arī vairāk, tur arī policija vairāk strādā uzreiz uz ielām. Tas ir tā kā masu mēdīju pasākumos nav problēmas. Tā nosacīta man tā liekas vairāk gan. Jo viņa te policisti vairāk ir tajā pasākumā pašā nekā pa ielām staigā. Citur tāda dzeruma pakāpē, kaut tas pats biču pārtīk, ka viņiem vienalga tas notiek. To otru cilvēku. Man kaut kā nelikās. Man likās baigi normāli viss. Es nevarētu. Jums varbūt netrāpījās dzērāja apkārt. Man netrāpījās, jā. Man netrāpījās. Nepatikšanas var uzglūnēt jau pie pasākumu ieejas, kur mums var piesieties visādi nelabvēlīgi tipi. Cilvēki, kuri jūtās stiprāki par mums, kuri ir vairāk par mums, nekaunīgāk par mums, viņi jau nāk klāt un jau savas prasības uzstāda pavisam nekaunīgā, ļoti brutālā veidā. Tu iedod smēķi, iedod sīkais telefonu piezvanīt, iedod kaut ko, kas tev rokā, iedod padzērties. Un tādā veidā mēs tiekam kaut kādīgi ļoti pazemoti. Tāpēc labāk es ieteiktu satikties vai kaut kur nostāk, kādā, ja pasākums notiek, teiksim, Jūrmālas parkā, satiekamies jau laicīgi, Rožu laukumā, kāpēc gan ne, vai arī, ja nevaram, tas nav mūsu plānos, satiekamies iekšā pasākuma teritorijā. Uz liela mēroga pasākumiem vēlams ierasties laikus, kā arī laikus pamest to teritoriju, lai nebūtu jāspiežas pūlī. Spiešanās pūlī varētu būt diezgan problemātiski ne tikai bērniem, bet arī visiem cilvēkiem. Pūlis šajā gadījumā ir diezgan nežēlīgs, un, lai pūļa pretestību pārvarētu, es ieteiktu labāk pakāpties mazliet nostāk no pūļa. Ja ir iespējams iestāties kādā nišā, to var obligāti izmantot. Ja ir iespējams aizstāties aiz kāda koka, aiz kāda laternas staba, Daudzi atpūtu liela mēroga pasākumos nespēja iedomāties bez alkohola lietošanas, taču jāņem vērā, ka reibumā ievērojami mazinās cilvēka aizsardzības un spriešanas spējas, ko daži nelieši var ļaunprātīgi izmantot. Alkohols mums ļauj iepazīties ar dažādiem aizdomīgiem cilvēkiem un teikšu to, ka šādi te mazpazīstami, puspazīstami, jeb galīgi nepazīstami cilvēki ir bīstamākais, kas var būt. Īpaši gribētu to teikt jauniešiem, jo citreiz viņi pienāk klāt, ieiet uzticībā, runājās, izmaksā un it kā nevainīgi, bet ar jautājumiem tomēr cenšas noskaidrot, kur tu dzīvo, vai tev daudz līdz naudas. Kopīgi viņu pavada visi uz mājām, bet ielaižot dzīvoklī svešus cilvēkus, viņam tiek pārmērīgi piedāvāts alkohols, un jaunais cilvēks no rīta atjēdzas, ka gadījuma paziņas ir diezgan spēcīgi iztīrījuši viņa dzīvokli. Nereti gadās, ka kompānijā kāds ir pārmērīgi sadzēries un vienkārši atlūst. Draugi viņu noliek kaut kur zālītē vai uz soliņa pačučēt un paši turpina jautroties, par guļošo pavisam aizmirstot un tādā veidā pakļaujot viņu lielām briesmām. Šo te draugu var labākajā gadījumā aizturēt policiju, nogādāt uz īslaicīgās aizturēšanas telpām,
Es teicu, labākajā gadījumā, bet pastāv jau vēl daudz gadījumu tādu, kad tiek cilvēks apzakts, viņam tiek novilktas drēbes. Garām ejošie cilvēki, kur ir ar diezgan, varētu teikt, sāsinātu tādu kinofilmu uztveri, vēlas mazlietiņās atstrādāt tur redzētos paņēmienus, atspārdīt guļošo. Ja? Tātad viņš var gūt vēl papildus, dažādas traumas un rezultātā mirt. Tikpat labi arī, ja ir ziemas vai vēla rudens laiks, mēs varam saaugstēties, apsaldēt rokas, kājas un vienkārši nosalt. Tā kā šajā gadījumā tiešām savus draugus ir normāli jāsavāc un jānogādā līdz mājām, lai ar viņiem nekas tāds nenotiktu. Tādi pasākumi, kā piemēram Pludmales festivāla stāvienu Viline iet jautroties basām kājām vai vieglās iešļūcenēs. Tomēr ir bijuši gadījumi, kad cilvēki sagriež kājas uz zemē nomestām stikla pudeļu lauskām. Tāpēc vai nu izvēlēties stingrākus apavus vai visu laiku uzmanīgi skatieties sev zem kājām. Dažus pasākumus atpakaļ Jūrmalā redzēju, ka jaunais cilvēks ar prasmīgām rokām no alus buņģas, skārda alus buņģas, izveido kaut ko līdzīgu karalienes kronim, ar vairākām šķēmām. Pēc tam šo kroni ierok zemē, uzber virsū smiltiņas un sēž blakus. Kad es viņam pajautāju, kāpēc tu tā dari, viņš teica, varbūt kāda meitene ar basu kāju uzkāps virsū, man būs iemesls iepazīties. Vecāki, kas pasākumos ierodas kopā ar bērniem, neredz savus atvases palaiž priecāties vienas pašas. Tā teikt, šeit tev pāris lati, ej savās gaitās un liec mani mierā. Taču bērnus nevajadzētu izlaist no acīm, jo pasākums apmeklē gan zagļi, gan visādi dīvaini. Mazs bērns ar savujā sažņauktiem santīmiem pirmām kārtām jau ir diezgan labs mērķis un iekārs objekts tā sauktajiem nelabvēlīgajiem bērniem, kuri ļoti labprāt vēlētos iegūt savā īpašumā tos santīmus, kas ir mūsu bērnam sažņaukti dūrītē. Tikpat labi bērnu var nobaidīt arī kāds nepārāk labi orientēts cilvēks, iespējams pat ar pedofīliskām nosliecēm. Bērns var apjukt, bērns var pūlīs savaidīties, bērnu var arī kaut kādā veidā vai fiziski vai morāli ietekmēt alkohola reibumā esošu cilvēks, kas dzērājs. Vēl var likt aiz auss neņemt uz pasākumiem līdzi entās kredītkartes un visādus dokumentus. Tos var pievākt zagļi, vai mēs paši tos varam nejauši pazaudēt un tā tālāk. Mūsu drošība, veselība un kabatu saturs var tikt apdraudēts arī ikvienā sabiedriskā vietā, uz ielas, bāros un citur, kur vien apgrozās cilvēki. Cik droši jūs, jūtaties Liepājas ielās, staigājot pa ielām, varbūt vakarā no kāda pasākuma atgriežoties, vai vispār ir tā drošības sajūta? Vispār jā, es nejūtos apdraudēt. Nav gadījies arī, ka kāds uzbrūk vai kaut ko tā? Tādas aizskarošas piezīmes varbūt, bet neko vairāk. Zāgļi jau arī skatās uz pašu cilvēku. Jums liekas, ka jūs neesat mērķis? Nav neviens nekad mēģinājis, teiksim tā. Ir cilvēki, kam ir regulāri tādi gadījumi. Centrā ir drošāk īstenībā, kur ir grūtāk, tas ir tur, kur Annas baznīca tajā rajonā, es zinu, ka tur ir parasti tāda uzbrukuma, apzakšana, tāda tur ir. Pašam arī ir gadījies? Pašam nav. Pieņemsim dzērāju tādu, tu nav reāli pie kā vērsties nevienam uz ielas, tur pat tiec galā. Reāli, es gāju ar sunu, tas vienīgi man tāds tā kā drošinājums, bet tā jau nekas tur tāds īpaši nav. Un kā jūs tikāt galā tajā situācijā? Draudēju ar suni. Nē, nopietni. Suns bija liels, jā? Nē, viņš nav liels, bet viņš ir ļoti nikns, un viņš neatšuvās, un viņš arī sakot to dzērāju. Visbiežāk konflikts izceļas ar ierēbušiem cilvēkiem. Ar tādiem vispār nevajag kontaktēties, pat skatīties uz viņiem nevajag, lai neizprovocētu uz lamāšanos un uzbrukumu. Taču ko darīt, ja uzbrukums tomēr notiek? Ja konflikts, atklāts konflikts, fizisks konflikts jau ir sācies, tādā gadījumā pirmām kārtām jātur noteikti ir distance starp to cilvēku, kas vēlas mums piekļūt, vismaz rokas stiepienu attālumā. Noteikti skaļā balsī ir jāstāsta tas, ka mēs nevēlamies konfliktu. Tas varētu būt ļoti elementāri. Skaļā balsī sakām,
lūdzu, liecies mierā, es nevēlos kauties. Lūdzu, izbeigsim šo lietu, man ar to nav nekāda sakara, ja? Jo tādā gadījumā apkārt esošie cilvēki, kuri ir liecinieki, juridiski viņi saucās liecinieki šim te incidentam, vienmēr arī varēs pateikt, šis cilvēks nevēlējās konfliktu, viņš visiem spēkiem centās no tā izvairīties, bet redz, tas otrais nebija nomierināms un nāca virsū. Ja jums uzbruk un rauj no rokām ārā telefonu vai somiņu, gudrāk ir to uzbrucējiem atdot. Nevis izmisīgi cīnīties par savu mantu, īpaši tad, ja uzbrucējs ir acīmredzams stiprāks par mums. Ja neatdosiet somiņu, uzbrucējs jums var iesist, nogrūst jūs zemē un atspārdīt. Diez vai jūsu somas saturs ir vērtīgāks par jūsu veselību un dzīvību. Protams, tas nenozīmē, ka uzbrukuma brīdī nedrīkstat kliegt un saukt palīgā. Uzbrucējs, ļaunais cilvēks, gan mums, gan mūsu bērniem, vienmēr cenšas pats pateikt to, no kā viņam pašam ir bail. Teiksim, parastais standarta variants uz ielas pieejot klāt, kurš stāvi klusu, citādi būs vēl sliktāk. Automātiski cilvēks jau pasaka. Viņš nevēlas, lai mēs saceltu troksni. Viņš nevēlas, viņam ir bail no tā, ka mēs pievēršam apkārtējo cilvēku uzmanību. Jeb arī otrā komanda nāc līdzi, ja ne, dabūs un attiecīgi saka pa galvu, pa purnu, ja, teicieni. Un arī šajā brīdī uzbrucējs jau pats pasaka, šeit viņš mums nevar neko ļaunu izdarīt. Šeit viņš nevar mūs sist, šeit viņš nevar mūs aplaupīt, šeit viņš nevar kaut kādā citādā veidā mūs iespaidot. Jebkurā gadījumā mums viss ir jādara tieši pretēji tam, ko šis ļaunais cilvēks mums saka. Ja atpūšamies kādā kafejnīcā, nekādā gadījumā nevajadzētu bez uzraudzības atstāt sava dzēriena glāzi, jo var gadīties, ka kāds mums neredzot tur kaut ko ieber. Īpaši uzmanīties vajadzētu dāmām, jo, diemžēl, bet ir bijuši gadījumi, kad viņu dzērienos tiek iemaisīts dažādas ķīmiskas vielas, atsakās prāts, atsakās klausīt kājas, ja, un cilvēks ir tīri bezpalīdzīgs. Šajā gadījumā viņi var gan aplaupīt, gan kaut kā citādi fiziski ietekmēt uz tādām darbībām, ko viņš īstenībā nekad nebūtu vēlējies. Diezgan bieži bāros konflikta laikā izskan frāze "iznāc ārā, jāparunājas". Nevajag tēlot varoni un sekot šim aicinājumam. Maigi sakot, tas būtu visai stulbi. Atcerēsimies to, kad laukā ejot, mēs būsim vieni paši, bet viņš vienmēr būs labāk sagatavojies, viņam būs līdzi draugi, viņam būs iespējams aiz kāda stūra nolikts arī kāds sitamais priekšmets, tad viņš jebkurā gadījumā būs daudz labākā situācijā nekā mēs. Kas var būt jaukāks par ceļojumu uz ārzemēm? Atstājam aiz sevis visas ikdienas rūpes, iegūstam jaunus iespaidus, atpūšamies, taču esot turista lomā pārmērīgi atslābt nevajag, jo arī ārvalstīs dzīvo zagļi, slepkavas, huligāni un vēl visādi sliktie, no kuriem jāuzmanās. Vispirms jau derētu laicīgi iemainīt valūtu, vislabāk to izdarīt vēl tepat Latvijā, jo ārzemēs cilvēks, kurš lidostā vai autoostā mērķtiecīgi dodas valūtas maiņas punkta virzienā, var piesaistīt kabatzagļu un krāpnieku uzmanību. Tāpat jābūt uzmanīgam izvēloties numuriņu viesnīcā. Ieteiktu viesnīcas numuriņus izvēlēties 2., 3. stāvā, jo pirmais stāvs tieši tāpatās kā daudzās mūsu valsts viesnīcās, pirmais stāvs diezgan bieži tiek iznomāts ne tikai viesnīcas apmeklētājiem, bet arī ārstu kabinetiem, dažādām citām iestādēm. Šajos pirmajos stāvos vienmēr ir restorāni, un restorāni paši par sevi pievilina cilvēkus, kuriem ar viesnīcu īpaši nav nekāda sakara. Tie var būt ielu huligāni, tas var būt prostitūts, tie var būt vienkārši cilvēki, kuriem alkohola lietošanas rezultātā mazlietiņās ir radusies cita domāšana. Ja? Tā kā ejot pa pirmo stāvu, viņi var mēģināt iekļūt mūsu istabiņā, censties atlauzt durvis vai kā citādāk trokšņot un traucēt mums naktsmieru.
Svešā pilsētā novirzoties no galvenajām turistu vietām jābūt ļoti uzmanīgam, jo var gadīties, ka jaukā šaurā ieliņa jūs noved pavisam drūmā rajonā, kur pulcējas agresīvu vietējo huligānu bari. Ko es ieteiktu darīt? Nekādā gadījumā nevilkt ārā karti, nesākt skaļi apspriest maršrutu svešā valodā, jo vietējie to var pārprast. Jebkurš svešā valodā izteikts vārds vai smīns vai kāda frāze, ja, var saniknot šos te vietējos iedzīvotājus. Tāpēc labāk pagriezties un doties atpakaļ tieši pa to pašu ceļu, pa kuru esam atnākuši. Daudzi kabatzagļi par savu darba vietu izvēlas populārus turisma objektus, kur pulcējas daudz cilvēku. Dzirdēts, ka, piemēram, Itālijā zagļi izstrādājuši baigo metodu sieviešu apzagšanai. Viņi iefiltrējas ekskursantu grupā, uzrunā kādu sievieti, apber ar komplimentiem un tad aicina panākt nostāk, lai apmainītos ar e-pasta adresēm vai tālruņa numuriem. Taču patiesībā viņa mērķis ir nošķirt sievieti no pārējiem ekskursantiem un aplaupīt. Dāmas šajos brīžos diezgan bieži zaudē kontroli un ir gatavs doties šim te jaukajam, skaistajam, mačo tipa vīrietim pat līdzi. Ja. Ir bijuši gadījumi, kad esmu to tā piedzīvojis, un tajos brīžos, kad es šīm dāmām esmu teicis, dāmas, lūdzu, pagaidiet, kur jūs skriesiet. Viņas tā tīri neapmierināti uz mani ir paskatījušos, un kas tev? Kur tu te? Kā saka, pašam nekas nespīd, un tad mums arī negrib te ļaut. Bet šajos te gadījumos noteikti, kad visiem pārējiem vīriešiem un grupas biedriem ir tā diezgan jāpaņem kontroli, un šie te cilvēki ir jāizpresē ārā no ekskursiju grupas vidus. Dažreiz novērojam aina, kad turistu grupa apmeklējot sabiedrisko tualeti un nevēloties ņemt līdzi savus somas un fotoaparātus, atstāja to visu viena sava grupas biedra uzraudzībā. Tas nabaks nu stāv apkrauts kā Ziemassvētku eglīte un kļūst par labu mērķi zagļiem. Viens pieskrien no vienas puses, paķer vienu somiņu, otrs no otras otru somiņu. Tu pat nezini, kuram skriet pakaļ, un nedod Dievs vēl sāks viņam pakaļ skriet, tad atgriezīsies, un no somu kaudzes vispār nekas vairs nebūs palicis pāri. Ja. Katram ir jāvāc savas mantiņas, un ļoti, ļoti uzmanīgi pret viņām ir jātiec. Nevajadzētu vienu cilvēku pakļaut tādām briesmām un atbildībai, ka viņš tiek tur nolikts par vienīgo mantu sargu un vaktētāju. Nu ko, atliek novēlēt, lai jums par ceļojumiem paliek tikai laimīgas atmiņas. Un vēl piebildīšu, ka šis nebūtu nav pēdējais raidījums par drošību televīzijas Dzintara ēterā, tā kad drīz atkal tiksimies.